Es nemaz nebrīnītos, ka lielākā daļa ļaužu domā, ka hidraulika tā ir tīri industriāla parādība. Nē, tā tas gluži nav. Hidraulika iet plašumā, gan industriālajā jomā, gan arī sadzīviskā jomā. Sadzīviskā jomā mēs viņu sastopam mašīnās, sajūgi, bremzes, pat pie velosipēdiem ir hidrauliskās bremzes. Bet labi, ņemot vērā to, ka šī nozara plašās plašumā, nav ko brīnīties, kad šodien mēs esam jaunā latviešu uzņēmēja radītā uzņēmumā Hydronex, kas nodarbojas ar hidrauliku. Kas, starp citu, šodien es tikai uzzināju, latviešu valodā saucās šķidruma plūsma. Esam jauns uzņēmums Hydronex, strādājam hidraulikas un pneimatikas jomā, tirgojam savienojumus, hidropievadus, augstspiediena hidropievadus, zemspiediena hidropievadus. Uzņēmums Hydronex ir izveidots šogad, bet visi mūsu darbinieki ir ar 10 gadu pieredzi hidraulikas jomā. Mūsu galvenais sadarbības partners ir itāļu uzņēmums Vitillo. Vitillo uzņēmums ir diezgan unikāls ar to, ka viņi ražo gan armatūru, gan hidropievadus, tas ir šļūtenes, un nesen ir iegādājušies arī paši savu gumijas sastāvu ražošanas rūpnīcu, lai varētu labāk kontrolēt hidrošļūteņu kvalitāti. Hidrošļūteņu klāsts ir ļoti plašs, un mums atradīsies risinājumi gan lauksaimniecībai, gan mežstrādei, gan visiem tiem, kam būtu nepieciešama hidraulikas šļūtene. Es zinu, ka hidraulika un pneimatika plaši tiek pielietota arī pārtikas rūpniecībā, vai arī pārtikas rūpniecībā jums ir tiešām Eiropas certificētas visas tās šļūtenes savienojumi, trubiņas? Jā, noteikti atradīsies risinājums arī pārtikas rūpniecībai, gan augstspiediena šļūtenes, gan mums ir arī liels klāsts zemspiediena šļūtenes, kas ir paredzēts gan pārtikas rūpniecībai, gan dzelzceļam, gan ķīmijai, gan dažādām agresīvām vielām. Hidropievadu klāsts ir ļoti plašs un ir interesanti produkti, kādi nav citiem ražotājiem. Ir hidrošļūtenes, kas ir paredzētas zemām temperatūrām, ļoti augstiem spiedieniem, 700 bāru hidraulikai, īpašiem pielietojumiem, mazgāšanas iekārtām. Hidrauliskās iekārtas sastāv ne tikai no šļūtenēm un savienojumiem, ir komponenti dažādākie, gan filtri, gan sūkņi. Jā, protams, mēs varam piedāvāt visa veida sūkņus un hidromotors, jo mēs strādājam ar visiem lielākajiem Eiropas ražotājiem. Runājot par hidrauliku un eļļu, noteikti ir jāskatās par eļļas kvalitāti un arī tīrību. Eļļas tīrību, protams, var nodrošināt ar ļoti kvalitatīviem filtriem. Mēs esam uzsākuši sadarbību ar kompāniju MP Filtri, kas ir Eiropas ražotājs ar 50 gadu pieredzi. Jūs teicāt MP Filtri, bet man liekas, es redzēju šo te pašu nosaukumu arī ne tikai uz filtriem, bet uz dažādiem agregātiem un dzelzs izstrādājumiem. Jā, protams, šī kompānija ražo ne tikai filtrus, bet arī dažādas savienojošos elementus hidromotoriem un sūkņiem. MP filtru produktu klāsts ir gan zemspiediena filtri, gan augstspiediena filtri, atplūdes filtri, kas ir paredzēti lauksaimniecības tehnikai, industriālajai tehnikai un mežstrādei. Šajā kompānijā ir arī nodaļa, kas izstrādā un ražo eļļas diagnostikas un filtrēšanas iekārtas. Es skatos, ka arī eļļu jūs esat izvēlējušies tikpat nopietni un kvalitatīvu, kā jūsu pamatprodukcija šļūtenes un savienojums franču eļļa Totāla. Es domāju, īpaši komentārs neprastāja augsts kvalitīvs produkts, bet vai tad tajās šļaukās un savienojumos, ja pēkšņi plūdīs kaut kāda lētāka eļļa, būs liela nelēma? Katrs jau pats var liet savā hidraulikas sistēmā to, ko viņš vēlās vai uzskata par vajadzību, bet lejot zemākas kvalitātes produktu, noteikti ir lielāki eksploatācijas izdevumi. Tādēļ piedāvājam franču Totāla eļļas, par kuru kvalitāti mēs nešaubamies. Ir arī tādas nozares, kurās nevar pielietot melnas krāsas hidrošļūtenes, jo tās atstāja nospiedumus, švīkas. Tādēļ mēs varam piedāvāt arī citas krāsas hidrošļūtenes, pieņemsim zilas vai pelēkas, kas neatstāja nekādas nospiedumus. Visbiežāk tas ir nepieciešams tieši pārtikas rūpniecībā. Mūsu sortimentā ir arī elastika šļūtenes, kurām ir ļoti mazs liekšanās rādījus. Īpaši tās ir pieprasīts mežstrādes tehnikai. Kādas vēl pakalpojumus jūs sniedzat, ja neskaita tieši pašu šļūteņu, uzgaļu, savienojumu izgatavošanu? Mēs veicam arī
klientam esošo hidrosistēmu diagnostiku, apkopi, servisu, remontus. Protams, ka veicam arī jaunu hidrosistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu un arī turpmāk servisa apkalpošanu. Servisu un meistaru palīdzību parasti ir nepieciešama piektdienas vakarā, sestdienas, svētdien un pa svētkiem. Visbiežāk naktīs. Protams, mūsu darba laiks ir 8 stundas dienā, bet mums ir arī 24 stundu servis, kur jebkurā diennakts laikā mēs atbrauksim un sataisīsim jebkuru klientu hidropievadu kaut vai pa nakti. Šo pakalpojumu pašlaik mēs piedāvājam mūsu abos veikalos Aizkrauklē un Rīgā, un katram no tiem mums ir savs telefona numurs. Ja jums nepieciešams Hidroneks 24 stundas servisa pakalpojumu, tad Rīgā zvaniet pa telefonu 2571 6919, Aizkrauklē pa tālruni 2571 88 74.